Jēkabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. 4. grāmata. 3. nodaļa. Pelēkais zemnieciņš. Niedola muižā bija ieradies kādu dienu fotogrāfs, kādi tolaik staigāja apkārt pa muižām fotografēdami kungus. Fotografēšana toreiz bija vēl jauna māksla. Mazākajās pilsētās nebija sastopams neviens pats fotogrāfs. Nebūtu bijis arī tur tādam darba, ja kāds būtu nometies, jo bez muižniekiem un citiem bagātiem cilvēkiem nevienam visā priņķī laikam fotogrāfs nebūtu bijis vajadzīgs. Muižnieki toreiz bija vienīgie bagātie vai pārtikušie cilvēki lauku dzīvē. Un ir šie, ja kāds fotografējās, tad arī nevairāk kā vienreiz visā mūžā. Tādā lielā pilsētā kā Rīga, varbūt bija jau kāds rets fotogrāfs, bet tik tālu pa zemes ceļiem aizbrauc tikai ļoti nedaudzi kurzemes muižnieki. Dažs labs nodzīvoja visu mūžu, Rīgu tā ir nekad neredzējis. Tātad fotografēšanās arī tiem, kas par to bija ko dzirdējuši, vēl lasījuši laikrakstā un labprāt būtu bijuši ar mieru likties nobildēties, tomēr tas nebija viss viegli iespējams. Šādu apstākli izlietoja viens otrs ārzemju fotogrāfs atbraucis no Berlīnes vai Karalaučiem, ar prūšu ormani Liepājā vai Jelgavā, un tad ar savu aparātu plecos apsteigādams kurzemes muižas un fotografēdams kungus. Tāds mākslinieks kādā jaukā vasaras dienā bija ieradies arī Niedola muižā un piedāvājās vecajam tēzenam, kā pats sacīja, darīt to nemirstīgu, lai bērniem un bērnu bērniem arī pēc viņa nāves būtu redzams, kā izskatījies viņu vectēvs. Rādīja viņš arī dažus uzņēmumus, ko bija uzņēmis dažās citās muižās, kuru kungus vecais tēzens pazina un atrada tos ļoti labi uzņemtus. Viņš tad arī galu galā atļāva sevi noņemt. Pasacīja arī šim darba meklētājam māksliniekam, ka varot aiziet ir Priedola muižā, kur dzīvo viņa dēls. Tas laikam arī likšot uzņemties. Pat laban vecais tēzens bija nofotografēts un stāvēdams pils priekšā sarunādamies ar savu mīļāko, gribēdams to piedabūt, lai tā arī ļautos to darīt, ieraudzīja kādu cilvēku nākam no sētiena puses žigliem soļiem šurp. Saprastams, kā tam kāda darīšana, viņš atstāja ievu sarunājamies ar fotogrāfu, pats pagriezdamies pret nācēju, lai dzirdētu, kas tam vajadzīgs. Nācējs bija vēl dažus soļus atstatu, kad jau noņēmis cepuri un dzimtkungu sveicinādams, droši un priecīgi skaļā balsī teica: "Cienīgs lielskungs, es to aunu pārvedu." Vecais kungs uzreiz nemaz nepazina atnācēju un nevarēja vēl attapties, par ko tas runā, kad ieva piesteidzās un sniegdama atnācējiem roku, priecīgi pārsteigti izsaucās: "Jukum, tu mājās, un sveiks un vesels, un visu labi izdarīji. Arī aunu pārvedi." "Jā, saimniec, auns ir mājās. Lūdzu, nāciet pie laidara, varat apskatīt." "Bet kāds tu, Jukum, pa to laiku, kamēr nebiju tevi redzējusi, izaudzis liels? Pirmajā acu mirklī gandrīz tāpat negribēju tevi pazīt kā lielkungs, tikai no balss pazinu. Nav brīnums, ka par šo laiku es izaudzis krietni lielāks, drīz jau būs gads apkārt, kamēr aizbrauci." Gāja, saimnieci abi ar lielkungu skatīties pārvesto aunu. Tas bija no ratiem jau izvākts un laidar priekšā ēda zaļu āboliņu, kas tam bija nomests priekšā, bet aunam apkārt bija sapulcējušies gandrīz visi muižas ļaudis. Jukums īsos vārdos pastāstīja, ka ceļā gājis labi, muižu atradis, bet pa ziemas laiku nav varējis slikto ceļu dēļ braukt, un tam dēļ pabraucis kādu gabalu, vienā otrā pilsētiņā vai miestā dažas dienas dusinājis zirgu, dažreiz arī šo to pelnījies gan pacietams darbā, gan arī dažu dienu braukdams ar visu zirgu. Kamēr pats bijis darbā, turienes ļaudis aunu un zirgu nekad nekā nav aiztikuši, bet gan tos vēl pielūkojuši un apkopuši. Vātzemē vasara sākusies agrāk nekā pie mums, un tas viņam bijis par labu. Dažā birzē varējis paganīt ir zirgu, ir aunu, lai nevajadzētu pirkt sienu un tērēties. Zirgu sapinis, aunu iesējis grožā un pats stāvējis klāt par ganu. Dažā vietā to viņam neļauši, gribējuši ķīlāt, vest uz tiesu un diezin ko darīt, bet, kad parādījis Vērgalis lielkunga rakstu ar lieliem sarkaniem zieģeļiem un pastāstījis, ka viņam auns jāved mājās, bet nav vairs ne zirgām, ne aunām barības, tad nedarījuši nekā. Tā visur ticis labi cauri. Vispār vācieši esot labi un godīgi cilvēki, tikai uz berlīniešiem gan viņam nesot labs prāts.
Tie redzēdami tādu svešādu pajūgu un tanī vedam lielu aunu, bet viņu tādu jaunu zēnu, vienu pašu par braucēju, iedomājušies viņu dažādi dēlināt, nemaz nekā nerēkodami, kādas viņam bažas un rūpes tādā tālā ceļā un svešā zemē, kad abiem lopiem aptrūcis barības. Kāds garš klaņķis, iedams ar citiem vaļas puišiem tam gabalu līdzi pa ielu, ņēmies ilgu laiku dažādi gar viņu muļķoties, lai gan viņš negriezis uz tam nekādu vērību. Bet tad beidzot sācis ķerties zirgam pie galvas, teikdamies vest to uz policiju, apskatīties, vai tas nav zakts, jo taisni tāds pats viņa krustēvam esot nozakts. Tad ilgāk vairs necietis. Iznecis no ratiem, roka izšļukusi kā pati no sevis un vilcis tādu zvēlienu garajam klaņķim pa kumbri, ka tas uz vietas čūriniski sačupis dubļu skrīnī. Domājis gan, nu būs kaušanās uz nebēdu, un diezin, kas tad notiks ar manu zirgu, ar aunu un mani pašu. Bet nenoticis nekas. Garais Klemente piecēlies un vāķies sānis, bet viņa biedri tikai gardi nosmējušies. Tā viņš ticis no saviem Berlīnes dēlinātājiem vaļām. Tomēr, ja tam otrais nāktos braukt uz sakšu ķēniņa valsti, vai no akkalaunam pakaļ vai kādā citā darīšanā, tādu viņš Berlīnē cauri gan vairs nebrauktu, bet labāk ar līkumu apkārt. Jukums pastāstīja arī, ka lielākais brīnums, ko Vādzemē redzējis bijuši uguns rati, kas skrēja bez zirga un velk vēl lielu rindu citu ratu sev līdz. Tas bija visiem tāds brīnums, kādu neviens no visiem šeinas ļaudīm nevarēja teikties redzējis, arī Siļķu Judelis ne, kas gan arī bija tālu kūlies pa pasauli apkārt. Bet lielākais labums, ko Jukums teicās Vācijā ieguvis, esot tas, ka viņš iemācījies vāciski runāt. Liels kungs, redzēdams visu labi izdarītu, sacīja: Tad nu man, Jukum, būs tev jādod absolūtie 20 rubļi, tos tu esi pelnījis. Ienāc iekšā, tūlīt dabūsi. Un tad Jukums teiktin steidzies mājās. Māte tevi jau sen nogaidījusies, teica saimniece. Nobēdājusies viņa ir par zirgu, ir ratiem, bet visvairāk, protams, par tevi un par aunu. Ieraudzīdama nu tevi, viņa droši paliks par 10 gadu jaunāka. Auna dēļ nekādas rūpes vairs neturi. Liels kungs jau aizlaidis viņu vērgalniekam, lai sūta tam pakaļ. Piebilde. Šis patiesais notikums no pagājušā gadsimteņa vidus ar braucienu minētā Saksijas muižā pēc Vaisla Auna īstenībā noticis tā, ka braucējs un auna pārvedējs bijis vecāks kalps, protams, arī vācu valodas nepratējs un lasīt rakstīt nemācētājs. Nākošajā nedēļā, braukdams uz Striķiem, iegriezās Niedola muižā arī pats vērgalnieks. Na, vecais draugs, teica viņš Niedolniekam, nu man negribot jādod tev taisnība, ka latvieši ir apdāvināta tauta. Ja vienkārši zemnieku puika, kā nācis no lauku sētas un pasaulē vēl nekur nebijis, var sakot pastālnieks, pelēks zemnieciņš, ja tāds atrod ceļu uz tālo sakšu zemi un visu, kas uzdots, tur nokārto pareizi un pārbrauc atkal sveiks atpakaļ, ko tad pelēkais zemnieciņš neizdarīs, kad būs gājis skolām cauri, un tad latvieši būs vispār kļūši par kultūras tautu? Es tālāk domāju, ka gudrāk mēs darītu, ja saviem zemniekiem skolas vis neceltu un par viņu skološanu nerūpētos, bet kur vien iespējams drīzāk liktu viņu skološanai šķēršļus ceļā. Citādi mēs tik izaudzināsim paši sev vēl nelaimi. Pelēkais zemnieciņš mūs nomāks, mūs uzvarēs, jā! Ha? Vecais tēzens nezināja atsmirklī, ko atteikt, jo viņš labi nesaprata, vai vērgalnieks patiesi tikai joko vai runā nopietni. Bet nodegu Mirbachs, Mirbachs, ievērojamās grāmatas sarakstītājs Vēstules no un uz Kurzemi, kam kādu laiku piederēja nodegu muiža, viņš gan bija miris, jau Krīmas kara beigās, bet romānā autors liek tam dzīvot dažus gadus ilgāk, lai šī gaišā simpatiskā persona varētu izteikt savus ieskatus, kas atrodas stiprā kontrastā ar toreizajās mužniecības lielumlielās daļas ieskatiem. Tātad nodegu Mirbachs, kas kā ar vienu tā arī šoreiz bija vērgalniekam atbraucis līdz, piebilda gudri un ar īstu vēsturnieku mierīgumu. Viņais bēr, kam jānotiek, tas notiks. Vēstures gaitu atsevišķi ikdienišķi cilvēki, kādi mēs esam, nevaram neaizkavēt, negrozīt. Darbodamies ar mūsu dzimtenes vēstures pētīšanu,
Esmu daudz dabūjis pārliecināties, ka latvieši ir apdāvināta un varonīga tauta. Nemaz viņa arī nav bijusi senatnē tik tumša un mežonīga, kā to tagad dažs apstākļu nepazinējis spriež un domā. Viņai bijusi pat sava labi izkopta kultūra un reliģija. Piemēram, Abava bijusi kuršiem svēta upe. Bet tauta, kas meklējusi un atradusi sev svētumus un pratusi pati radīt sev garīgu pasauli, nav nekādā ziņā skaitāma ne pie mežonīgām, ne barbariskām. Arī tagadējā dzīvē, lai tik skatāmies vaļējām acīm un ar prātu bez aizsprieduma, tad bieži redzēsim, ka mūsu zemnieki ir vismaz tikpat apdāvināti kā mēs. Vērgalnieks, zinādams pretim runāšanu mācītam vīram, par kādu bija pazīstams nodedznieks, velti tālāk nestrīdējās ar to, bet lūdza niedolnieku aizsūtīt pakaļ sakšos braucējiem zēnam, teikdams, gribam ar to parunāt. Kad Jukums atnāca, viņš izvēcājis to par veiksmīgo braucienu, iedeva tam vēl 10 rubļu. To dabūja zināt visa mūžas saime, un visi nodaudzināja Jostiņa Jukumu par bagātnieku, kam bija vienam pašam 30 rubļu skaidras naudas. Tas bija tāds kapitāls, kāds citiem kalpu cilvēkiem nebija par visiem kopā, arī saimniekiem nebija tāda krājuma. Daži sprieda un gudroja, ko nu Jukumam ar tādu naudu iesākt. Arī Ieva, kas bija iesaukusi zēnu kuknē un lika dot tam pusdienu, apvaicājās, ko viņš domājot nu iesākt ar savu naudiņu. To es tev, saimnieks, gribēju prasīt, iesaucās Jukums. Es domāju iet pilsētā un mācīties par bruģeri. Tās manas domas jau no pagājušā gada. Bet es nezinu, kur un kā visdrošāk paglabāt naudu, lai taupās, kad kādreiz vajadzēs. Tagad man tās nevajag. Zābakus negribi pirkt, vaicāja Ieva. Nē, es tak neiešu no tādas veselas apaļas summas skaldīt vienu otru rubli nost zābaku dēļ. Gan zābakus dabūšu, kad izmācīšos amatu un sākšu pelnīties. Savu lielo naudu gribētu taupīt nākotnē, tik nezinu, kam to nodot glabāšanā, vai Lielkungam, vai varbūt tev pašai. Tev es arī droši ticu. Viss novads tevi daudzina labu un godīgu. Nē, Jukum, ko tu dosi Lielkungam vai man glabāt? Ir vēl labāka glabāšanas vieta. Liepājā ir tāda krāšanas lāde, kur naudu var nodot drošā glabāšanā, un kur par glabāšanu nevien nav nekas jāmaksā, bet maksās tev vēl klāt. Ik no rubļa 4 kapeikas gadā. Kad Ieva bija ieskaidrojusi Jukumam, ka nauda tur ir pilnīgi droša, tā kā par tās pazušanu nav ko bēdāt, un ka viņa ar Lielkungu arī savu naudu tur glabājot, viņš solījās tai nodot savus 30 rubļus, teikdams. Nu tad labā saimniec noliksi tur arī manu naudu, lai glabājas, līdz kādreiz man vajadzēs. Es tak pats nezinu, kur un kā to dara. Ieva solījās palūgt Lielkungu, lai tas Jukuma naudu aizsūta Liepājā un nogulda, jo viņa pati arī maz ko zinot, kur un kā to dara. Savas spalvēnās pastalas tu neesi vēl nonēsājis. Tās tev palikušas dzīves visā garajā ceļā, ieminējās Ieva, skatīdamās Jukumam uz kājām. Jā, ko domā, kas mūsu vecajai zalei par stipru ādu? Gandrīz veselu gadu esmu gājis ar savām zalajām spalvenēm. Apakš jau gan bija padilusi caura, un līdz pārbraucu mājās, līdz tūliņ bija jālāpa, bet gar malām un uz purniem zalā spalva vēl skaidri redzama. Biju dzirdējis jau agrāk sakām, ka ormaņiem maz plīstot zābaki. Tagad nu varu no paša piedzīvojumiem teikt, ka arī pastalas braucējiem plīst daudz mazāk nekā citiem pastalu nēsātājiem. Tēvs ar māti gada laikā dabūjuši pataisītie otras, bet es ar savām aiziešu vēl Liepājā un droši vien valkāšu līdz rudenim. Dažs cits tāds jauns puisis, ticis daudz maz pie naudas, vecās pastalas gan mestu nost un gribētu staigāt vairs tikai zābakos vien. Labi, Jukum, ka tu esi taupīgs un krājīgs, tu tiksi dzīvē uz priekšu. Kā tāds saimniec? Vīrietim neklājas būt tādam aplam, grozīgam un skrējējam visiem vējiem līdzi. Tāda mēdz būt tikai viena otra meitene, noteica Jukums, un nu viņš paklusā balsī stāstīja. Ir tāda Vagara Jūlīte. Pagājušu gadu viņa staļļa puiša kāzās nenāca ar mani dejot. Tam nieka man bija spalvēnas pastalas kājās. Bet, ko domā, pagājušo svētdienu, kad mūsu muiželē bija balle, viņa pati veda mani
un 2 reiz, lai gan bija kājās tās pašas pastalas, kas pagājušu gadu kāzās. Un tu gāji? Nu, ko tad citu darīšu? Kad ved? Jāiet. Jūlīte taču ir skaista skuķe. Man viņa labi patīk. Izvedu tad arī pāri reizes viņu un dengti izsvītināju. Man tikai brīnums, kā tāds skuķis visā savā prātā tā var pārvērsties. Pērn gadu, kad satiekoties, kur devu tai labdienu, nelikās mani neredzot, un čuknas izcēlusi, kā mēma gāja garām. Tagad pati nāk man klāt, nosēžas blakus un runājas kā ar lielu pazīstamu, tik lipnīga, ka tīri nevaru saprast, kas noticis. Tur mātes un meitas gudrība kopā, noteica Ieva tāpat klusākā balsī. Kā tā? Varu tev teikt jukumu, lai laime tev smaida, tev gribi Jūlīti ieprecināt. Kā tu to zini? Un es jau nemaz nedomāju tik drīz vēl precēties. Pirms gribu iet pilsētā, izmācīties amatu. Laikam tev nemaz nevajadzēs to darīt. Rasies tev šeit pat kāds darbs, ja tik vēlēsies. Kas tas būtu par darbu? Tevi grib celt mazajā muižilē par vagari. Tagadējais vagaris, kā jau būsi dzirdējis, uzņēmies kaimiņu novadā mājas, un nākošu pavasari aizies tur uz dzīvi. Mūsu vagaris ar vagareni jau nākušas domām ielikt tevi mazajā muiželē viņu vietā. Vagarene jau pa 2 reizi man runājusi un lūgusi, lai es to iestāstītu Lielkungam. Mūsu vagaris esot gatavs Lielkungam iegalvot, ka tu visu protot, kā lauku darbi jāvada, un no pirmā gala viņš tev palīdzēšot darbus ievadīt un pāraudzīt, tikai lai es nesot pretī un lai pašķirot tev ceļu. Tava māte esot viņiem no radu puses, un tamdēļ viņi gribot par radu bērnu gādāt. Bet es vagarenē gan neko vēl neapsolīju, gribēdama iepriekš dzirdēt, ko tu pats domā. Ak, tā labi, Jūlīte, tagad tāda kā apvennēta, pavisam citāda nekā bija pērn. Pret mani arī Jūlīte tagad varen laipna, gandrīz katru dienu uznāk pie manis parunāties, nes man puķis no sava dārziņa, un rāda kādus rokteņus, megžģinot un kādus pirkstaiņus atdot, tie laikam visi tev domāti. Bet es tos nevalkāšu, vismaz tik drīz ne, noteica Jukums brītiņu klusējis, kā ko sevī pārdomādams. Vagara vieta ir laba vieta, un Jūlīte ir daļa meitene, tas viss taisnība, bet es negribu par vagari. Izmācīšos amatu, kā to jau esmu nodomājis, un ja tad Jūlīte būs vēl dabonama, nākšu un precēšu viņu nost. Tāda tava apņemšanās būs vagarim un vagarenei liela vilšanās. Dabūt par znotu jaunu vagari un vēl tādu, kam savs labs krājums, tā nav visnieka lieta, ikdienas tāda laimīta nav ķerama. Ir nabaga Jūlīte nāksies dažu asaru notecināt tavas neparastās apņemšanās dēļ. Lai tecina, lai! Meitenēm asaras tek lēti un viegli, bet tā ir tāda prece, par ko žīts nekā nemaksā. Ja būs krietna un nopietna meitene un mani gaidīs, tad jau mēs pēc pāra gadiem atkal satiksimies. Te viņu sarunu pārtrauca Istebene, atsteigdamās un ziņodama. Lūdzu, saimniec, nāciet tuliņ, svešie kungi brauks projām un grib no jums atvadīties. Niedola muižā, kamēr Tēzene kundze bija mirusi un kamēr vecais Tēzenes dzīvoja ar mīļākām, citi kungi ar savām ģimenēm nebrauc vairs viesos. Kaimiņi vai draugi, viņu apmeklēdami ieradās tik vieni paši. Kundzes vai meitas nekad neņemdami līdz. Vispār, muižnieku kārtas sievietes Niedola muižā nekad vairs nerādījās. Turpretim kungi paši, nelikdamies par niedolnieka sakariem ar sievietēm nekā zinis, labprāt apciemoja omulīgo veci, kas bija nevien patīkams uzdzīvotājs, kura muižas pagrabos aizvien atradās bagāti krājumi labāko vīnu, bet kam allaž bija, kā saka, arī stipra kabata, tā kā vajadzības gadījumā to brangi varēja aizpumpēt. Pēdējos gados tiem viņa paziņām, kas pabiežāk ciemojās Niedola muižā un labi pazina vecā Tēzena tuvīno sakarus ar Ievu, bija nodibinājies paradums, ka tie, atbraukdami, apsveicinājās arī ar saimnieci, tiklīdz to, kur ieraudzīja, bet braucot projām, katru reizi to kārtīgi uzmeklēja, lai varētu pateikties par laipno uzņemšanu, jo zināja, to labi patīkam pašam namatēvam.
Ieva, būdama gudra sieviete, sevi vēroja, ka svešie kungi savā starpā viņu gan laikam aprunā, jo kā lai tie varētu viņu cienīt, kad viņa ir neskolota sieviete, zemnieku meita un nelaulāta, dzīvo kā laulāta sieva, pie tam vēl ar vecu vīru un ne savas kārtas cilvēku. Tā viņa sevi vēroja. Tomēr atklāti pret svešajiem kungiem bija jāizturas tikpat laipni, kā tie izturējās pret viņu. Visi tie viņai arvien sniedza roku, dažs tikai pateikdamies, bet cits arī vēl šo to parunādamies, lai it kā ilgāk varētu paturēt viņas roku sev plaukstā un jo dziļāk ieskatīties viņas skaistajā sejā un burvīgajās acīs, pie kam viens otrs dažreiz it kā aizmirsdamies pievilka viņas roku sev pie lūpām un uzspieda uz tās skūpstu. Pasacījusi kalponē, ka viņa tuliņies, Ieva sniegdama Jukumam rokas teica: Dzīvo vesels, vēlu tev visu labu un nešaubos, kā tu dzīvē iesi uz priekšu, bet ja tev kādreiz vajag padoma vai palīdzības, tad griezies pie manis. Jukums paspiedis un pakratījis roku, nelaida to tūliņu vaļā, bet bailīgi un it kā kautrēdamies, cēla to sev pie mutes un to noskūpstīja. Viņai šis jaunieklis tā patika, ka nerāva visu roku atpakaļ, bet pasniedza ir otru, un arī to viņš noskūpstīja.